Manuprāt, bija ļoti dažādas komandas. Bija komandas, kas atnāca jau ar pusgatavu risinājumu un šajā laikā attīstīja to, kā arī bija komandas, kas diezgan daudz strādāja, mainīja savas idejas un varbūt pat beigās sanāca kaut kas cits, nekā sākumā viņi domājuši. Taču arī skatoties, kā mēs piešķīrām balvas, manuprāt, puiši, komanda Kinetics, kas radīja šo ūdens robotu, to izveidoja 4 nedēļās, pilnīgi no nulles. Viņiem bija ideja, viņi daudz strādāja, un šis prototips, es domāju, ka tas ir tikai tāds sākums kaut kādai lielākai attīstībai. Vasarā mēs tikāmies Isēngurē, kad mēs tiešām visiem redzot izcēlām šos tīklus no jūras. Un tajā brīdī jau mēs teicām, ka mēs dosim studentiem iespēju šiem tīkliem dot otru dzīvi, kā arī aicināsim radīt kādas robotizētas tehnoloģijas, ar kurām mēs varam šos tīklus vieglāk izgūt no jūras. Un lūk, mums ir 5 kolosāls finālistu komandas, kuras tiešām ir radījušas reālus prototipus, kurus mēs šobrīd varam izmantot un šo tehnoloģiju attīstīt tālāk un radīt jaunus produktus. Kā mēs visi zinām, visdārgākie cilvēku resursi. Zem ūdens viņi daudzreiz dārgāk, tāpēc, ka jo lielāks dziļums, jo vairāk, jo dārgāks un kvalitatīvāks nirējs vajadzīgs, un jo dziļāk ejam, jo mazāk ir laiks, ko mēs varam lejā pavadīt. Tieši tāpēc ir tas svarīgākais izmantot visu, kur iespējams izmantot tehniku, atstājot cilvēkam tikai paši to, kā saka, to, ko robots vairs nespēja padarīt. Hackathona mērķis bija atrast spēcīgākās komandas. Mums izdevās no 11 komandām atlasīt 5 spēcīgākās komandas, kas bija gatavas uzņemties misiju. Izdomāt, kā izcelt tīklus vai kā tos pārstrādāt. Un sadarbībā ar Nesti mūsu mērķis bija šīs komandas 4 ceturtdienu par 4 stundām laikā aizvest līdz reāliem prototipiem, kas spētu radīt īstenu ietekmi. Un mēs redzam, ka ar visām komandām mums tas ir izdevies. Nesti noteikti pie šī neapstāsies. Mēs redzam, ka ir daudz dažādas labas idejas, un komandu pārstāvji arī teikuši, ka viņi labprāt strādātu arī turpmāk, tās attīstītu. Tāpēc mēs noteikti uzklausīsim arī viņu idejas, nākotnes plānus, kā mēs varam pie šīm idejām pieķerties, radīt lielāku vērtību tām. Noteikti gan mēs, gan arī būs citi investori, kam tas būs interesanti, un to visu kopīgi pacelsim jaunā līmenī.